Labadiena, Brīvības studijas cienījamie skatītāji. Mans sarunu biedrs šodien ir ļoti interesanta personība. Aigars Burģelis. Labdien, Aigar! Sveiki! Interesanti es saku tādēļ, ka man vienmēr ir bijis ļoti interesants Aigara viedoklis par visdažādākajām tēmām. Personība, es saku tādēļ, ka Aigars prot izpausties ne tikai ar savām domām un pārdomām, bet arī, teiksim tā, jau brieduma gados ir sācis muzicēt, komponē un dzied, un pārsvarā komponē ļoti skaistas, tiešām ļoti skaistas un populāras melodijas un dziesmas. Arī ir grāmatas autors, uzreiz varbūt parādīšu, man studijā šeit ir grāmatiņa, ko Aigars ir izdevis, ja nemaldos, 2014. gadā Maskavā, sarakstīta ir krievu valodā, Raskazi brata Taigersa. Tātad, lūk, ir grāmatiņa, kas lasās ļoti interesanti, un tiem, kas māk krievu valodu, ir ļoti patīkami lasīt kvalitatīvā valodā sarakstītas pārdomas par to, par dzīves gājumu un par to, par pārdomām, kā attīstīt savas spējas būt garīgam cilvēkam. Šodienas tēma mums arī būs par līdzsvaru, par garīgām sfērām, bet pirms tam gribu mazliet vēl pateikt, kad ar Aigaru esam vienā lokā satikušies jau 80. gadu vidū. Tā bija tā kā pirmsatmodas periods, tāds vides aizsardzības kluba laiks. Tad tu ienāci vidusklubā, tad mēs arī iepazināmies. Jā, tā bija. Tas bija 86. gads, kad es iepazinos ar Arvīdu. Sākās tas man Krāmjovas 4 pagrabā, man tā teikt undergrounda dzīve, kad es aizgāju no Politehniskā institūta pēc 2. kursa, jo sapratu, ka markas kapitāla man dzīvē vairs nevajadzēs, kad laiki mainās. Un iegāju Krāmjovas 4 pagrabā, un tad caur turieni jau aizgāju tālākais. Viss vides aizsardzības klubs, atmodas laiki un visas tās lietas. Un mēs reklamējām tavu grāmatiņu, varbūt pāris vārdos, kā tev tapa šī? Grāmata, viņa nekad netika rakstīta kā grāmata, tās vienkārši ir pieraksti no dienas grāmatām. Es daudzus gadus man bija cilvēks manā dzīvē, kur es saucu par savu garīgo skolotāju, viņš bija no Krievijas. Es ar viņu iepazinos 90. gadu sākumā, un tāpēc dienas grāmatas un kaut kādus rakstus es daudz rakstīju krieviski. Un vienkārši cilvēkiem bija cilvēki, kuriem patīk šie mani stāstiņi, un viņi nolēma apkopot dažus un izdot šādā mazā grāmatiņā. Es esmu viņu palasījusi un arī iesaku citiem pameklēt, varbūt kādam draugam mājās ir ļoti patīkama lasāmviela. Un arī, teiksim tā, par šodienas tēmai atbilstoši, jo šodienas tēma mums ir, kā saka mums nesen Aivis Vasiļevskis izteicies, kā noturēt sevi augstākā frekvencē, jo par šo te garīgo līdzsvaru, kurš cilvēkam ir tik ļoti nepieciešams, varbūt tieši sevišķi šodien, kad ir šī lineārais informācijas lauks, nāk informācija klāt arvien vairāk, un viņa ir diezgan bailīga un nepatīkama. Un kā noturēt sevi kaut kādā vertikālē, un kā sevi motivēt, radīt sevī tādu pašpietiekamu līdzsvaru sajūtu. Vai es zinu, ka tu to esi mēģinājis darīt, vai tev ir izdevies, un ko tu ieteiktu, kā sevi noturēt? Es neprotu runāt. Proti. Tu proti, jo es zinu, ka tavas pārdomas vienmēr man ir atkal raisījušas un motivējušas tālāk paskatīties varbūt uz to zemeslodi, uz pasauli kā tādu vispār no cita skatu punkta. Es zinu, ka tev ir šis skatu punkts savādāks, un tas ļoti palīdz attiet no attāluma un paraudzīties uz mums. Labi, sāksim no tālienes tad, jo pašā sākumā, kā mēs zinām, iesākumā ir vārds, un
katra dzīva būtne, viss, kas ir radies ir kaut kad faktiski varētu teikt, mēs to saucam dažādi par Dievu, par augstāku spēku, par vienaldu. Un tad rodās dievišķās dzirkstis. Katrā no mums ir šī dievišķā dzirksts, kur tālāk apauga ar dvēseli, tālāk ar miesu. Un viss mūsu, gan cilvēka individuāli, gan visu planētu, gan kosmosa ceļš, tas ir kā tāds piedzīvojums, kurš kaut kad ir sācies no nekā un kaut kad turpat atgriezīsies. Un tas, ka mēs šobrīd šeit sēžam un piedzīvojam visādas lietas, tas ir kā jebkurā pasakā. Vienkārši kaut kur sākās tas ceļojums, un pa vidu ir šausmas, un puķi, un raganas, un purva, kīmaras visādas, un šausmas līdz pašām beigām, bet beigas vienmēr ir laimīgas. Un tagad mēs esam tajā vietā, kur mēs esam matērijā iemiesoti, miesā, un tāpēc, teiksim, arī mēs te esam brīvības studijā, un vispār visas cīņas ir bijušas par brīvību vienmēr, tāpēc, kad ilgas pēc brīvības ir katras dvēseles absolūti normāls stāvoklis, jo pats fakts, ka mēs esam iemiesoti miesā, ir jau mēs neesam brīvi, jo mūsu dvēselē gribās to brīvību, ka viņa var lidot, ka viņa nav ierobežota ar šīs miesas ierobežojumiem. Un tāpēc tas, ka cilvēkam gribās būt brīvam, tas ir normāls. Manā uztverē pilnīgi dvēseles stāvoklis. Ja viņš pēkšņi šo stāvokli pazaudē, tas nozīmē, ka viņa dvēsele faktiski ir priekš šīs dzīves tā kā mazliet jau tā kā, nevar teikt mirusi, viņas nemirst, bet inerta, pasīva. Paliek pasīva, jā, tā materiālā pasaule, viņai vienmēr ir tās izvēle, vai viņi vairāk tā kā ar garu grib kopā būt, vai vairāk tā kā ar miesu. Un tas tāpēc ir arī šis te līdzsvars, par ko tu runā, ja kā atrodoties šeit, mācēt dzīvot, būt ar kājām uz zemes un ar galvu debesīs. Ja, tas ir tā mūžīgā problēma. Un, ja to spēj savienot kaut kādā veidā, tas ir, es nevaru teikt, ka es to māku. Es nevaru atbildēt tā. Bet, es vismaz saprotu, ka tā tam vajadzētu būt, jā. Par to brīvību, brīvības studija un brīvības cīņas un cilvēks augst vienmēr būt brīvs un tautas neatkarības, tās visas vienmēr ir bijušas tādas vērtības. Un cilvēkam jau neviens nevar neko, viņu vadīt. Cilvēks vienmēr pats izvēlās, bet manipulēt ar viņu gan var. Un tās manipulācijas ir tās, no kā varbūt ir jāuzmanās, kad tik ļoti pieejama ir šī informatīvā telpa, kurā var arī apmaldīties un kļūt manipulējams. Tāpēc varbūt ir šī te emocionālā, varbūt tāda brieduma nepieciešamība, lai cilvēks spēj atšķirt, kurā brīdī ar viņu manipulē un kurā brīdī viņš seko gaismai. Tā gaisma, tā patiesība. Patiesība ir gaisma. Ja? Kas ir tā patiesība? Meli jau arī tiek, jeb melu ķēniņš arī visu saka patiesi. Arī par daudzām lietām viņi neslēpj tagad vairs. Nekas netiek slēpts. Bet ir atšķirība, vai mēs par to izvēlamies tam sekot, to ievērot un ar to nodarboties. Ir tāda. Man patīk mīti un visādas interesantas teorijas. Un viens no mītiem ir tāds, ka tagad mēs dzīvojam laikmetu pārejas periodā, kad saskaņā ar kādām tur mācībām ir, kad 2012. gadā, tā kā viss gaidīja pasaules galu, notika vienkārši pārejas. Tas bija pārejas posms, kad beidzās viens ļoti milzīgs laikmets un sākās jauns. Un ir tāda tradīcija, kurā šo iepriekšējo laikmetu sauc par kosmisko nakti. Un tagad mēs dzīvojam kosmiskās rītausmas laikmetā. Un tas pārējais, kad astronomi tur arī visādi ir rēķinājuši, ka tur kaut kas notika. Attiecībā pret galaktikas centru Zeme iegāja kaut kādā jaunā ciklā. Un kas notiek pasakās, tad, kad rīts nāk, kad saulēkts ir, tad raganu ballītes beidzās. Viņas gribētu vēl pavēlēties, bet viņas beidzās. Dzied gaļi,
un sākās saulēkts. Un visi spoki viņiem ir jāpazūd pa malu malām. Un tas ir tas laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un, protams, kad ir ļoti, kā jebkurā, ir cilvēki, kas ir pamodušies, ir cilvēki, kas mostās pirms saulēkta. Tie ir tie, kas bija pamodušies jau kā Rudolfs Steiners jau 20. gadsimta sākumā, kurš jau tad rakstīja par to, ka šī civilizācija, kurā mēs šobrīd dzīvojam, kad mēs dzīvojam viņas norietu periodā. Un kad nāks nākamā rase, nāks nākamā civilizācija, un mēs dzīvojam šobrīd šajā laikmetā. Un, protams, ka jebkurai civilizācijai, tāpat kā jebkuram cilvēkam, kaut kad viņš dzimst un kaut kad viņš mirst. Bet tāpat kā cilvēks, viņš var mirt sāpju un slimību mocīts un nolādot visus tuvākos un tā tālāk, bet viņš var ar baltu, sirmu galvu, skaidru skatu un smaidu vienkārši viegli un skaisti aiziet. Un tas tad ir šīs civilizācijas pašas rokās, kā viņi gribēs aiziet. Nu, mēs redzam, ka šobrīd neiet pēc skaistākā varianta. Nu, man arī vispār man patīk šajā laikā dzīvot. Viņš ir ļoti grūts, viņš ir psiholoģiski ļoti smags. Un tajā pat laikā viņš ir ļoti, ļoti interesants, jo viņš tik tiešām robežojās ar tādām pasaku un teiku sižetu cienīgiem notikumiem, jo ir, nerunājot par to, kad ir versijas par reptiļiem ap mums, jā, tagad citplanētieši parādās, tad ir vēl kādas citas pasaku teiku cienīgas lietas, un tas viss ir ļoti interesanti, bet tik tiešām ir sajūta, ka mēs laikmeta griežos, tūlīt kaut kas nomainīsies, jo skaidrs, ka ilgi tā turpināties arī nevar, jo pasaule, viņa vārās vienkārši. Ir jau nomainījies. Tā ir vienkārši kaut kādas lietas šobrīd agonijā raustās. Tā pašā laikā ir jau tagad, un tas ir tas tēma, ko tu aizskāri arī sākumā, kā to iekšējo vibrāciju. Pēc tavas iekšējās vibrācijas ir atkarīgs, kurā realitātē tu dzīvo, jo vienlaicīgi notiek ļoti daudzas realitātes. Ir realitāte, kurā notiek karš un šausmas, ir realitāte, kurā notiek gaismas apļi, dziesmu apļi, meditācijas. Un pilnīgi, kad tu esi tajā noskaņā, tad tas ir it kā tu dzīvot uz citas planētas, it kā citā pasaulē. Un tas ir tas, kas šobrīd ir izdarīts arī ar to informācijas laikmetu. Jo kādreiz jau arī bija kari, tikai mēs par viņiem nezinājām. Tagad vienkārši mēs tajā pašā minūtē uzzinām, ka tika sašauti 300 cilvēku vienā slimnīcā vai 500 vēl kaut kur citur. Mēs vienkārši pateicoties tehnoloģijām to uzzinām pašā minūtē, un mūsu speciāli nepārtraukti mums uzbrūk ar šiem te informatīviem lādiņiem, lai cilvēki to vibrāciju pēc iespējas visu laiku turētu, pēc iespējas zemākā līmenī. Tiešām nav vienkārši, bet tas ir izaicinājums. Mēs katrs paši esam izvēlējušies, lielākoties. Dvēseles neviens, kā saka, soda ekspedīcijās uz zemi nesūta. Tas ir kā pieredzes gūšanas ceļojums. Un lielākai daļai no mums pašiem ir bijusi iespēja izvēlēties gan vietu, gan laiku. Un, gan ģimeni, vecākus, jā, un, kādu pieredzi mēs gribam gūt, izējot no tā, vai arī kādu mums ir nepieciešama izējot no tā, mēs arī tiekam nozīmēti uz inkarnēties uz šīs planētas vai uz kādas citas vai kurā laikā. Un šī planēta ir īstenībā ļoti unikāla. Mums daudz garīgas mācības, it kā arī cilvēki, kas meklē kaut kādas garīgas lietas, bieži vien saka, ka šeit viss ir slikti un jātiek no šejienes prom un nedod Dievs vēl kādreiz atgriezties, bet es domāju mazliet savādāk, ka šī planēta ir absolūti unikāla, jo šeit ir... Es zinu, ka daudzi, kas varbūt neatzīst kristietību, šeit man varbūt nepiekritīs, bet Kristus impulss, kā mesijāniskais impulss, viņš iemiesojies ir tikai vienreiz miesā un uz šīs zemes. Līdz ar to es pieņemu, ka tajā saucamā debesu kancelējā tur stāv milzīgi garas rindas, lai tiktu pie vienreizējas vīzes uz šo zemi. Jo šeit ir tas avots, kur var piedzīvot tās mistērijas, kas tika izdzīvotas. Un tas ir
īstenībā tā ir liela privilēģija būt šeit, šajā laikā, šajā zemē. Tas vienkārši arī liecina jau par zināmu dvēseles briedumu. Jā, tieši tā. Mans garīgais skolotājs, viņš teica, ka katrs cilvēks, kurš ir iemiesojies baltajā rasē, viņš ir iepriekš izgājis jau iepriekšējo rasu pieredzi, tā viņam jau ir uzkrāta. Un tur viņš tos eksāmenus jau ir nolicis. Un līdz ar to tas liecina jau par ļoti lielu augstu iesvētības līmeni. Un tagad nākamais rases, ko arī Šteiners rakstiem, tā ir gaismas rase, kur vairs nav tur tas būs tāds sintēze, kur cilvēki, kur iemiesojās cilvēki, kas jau ir izgājuši arī šīs rases, baltās rases eksāmenus. Un tas ir nākamais, tā teikt, evolūcijas posms, solis, uz kurām mēs šobrīd jau ejam iekšā. Tas jau notiek. Kurā paliek tā galvenā vērtība kā cilvēcība. Kā cilvēcība, kurā cilvēki ir spējīgi domāt par kaut kādu kopīgu labumu, par otru, ne tikai par sevi, par savu ego. Man arī nesen bija tāda, kāds man to stāstīja, ka tie, kas nu pat aizgājuši no šīs zemes dzīves un ka viņus tur sagaida draugi vai kādi radniecīgas dvēseles, un tu no zemes nāc, kā tev tur gāja, kas jums tur notiek? Jā, mums te notiek, zini, tā kā pasakā. Mums šeit, kā tik te visa nav un viss, ko iedomājies, tas viss tā arī var būt. Tas viss arī var eksistēt un būt, jā. Tie paši puķi un tās pašas raganas, ko tu saki, un rūķīši, un viss šeit ir, jā. Tas viss te ir, jā. Un tas viss te ir, un tas taču ir vienreizēji, jā, ka mēs te dzīvojam. Un cilvēku uzdevums ir katras dievišķās dvēseles uzdevums, un dievišķā gara dzirksts uzdevums ir, tā teikt, ja sākumā mēs esam tāpatās kā maziņš bērniņš, viņš sākumā piedzimst, viņš ir maziņš, nevarīgs neko, bet viņa uzdevums ir izaugt un kļūt par pieaugušu cilvēku. Tāpatās arī, ja mēs esam kā Dieva bērni, mūsu uzdevums ceļa beigās ir kļūt par realizētu cilvēku vārda visaugstākajā, visdievišķākajā nozīmē. Un lūk, tie ir tie cilvēki, kas spēs, kas šo eksāmenu būs nolikuši, kas šo izgājuši cauri visām zemes šausmām. Tas viss ir jāpiedzīvo. Jo tad mēs esam guvuši šo pieredzi, un mūs vairs neviens nevar vienalga kādas armijas, vienalga kas, neviens vairs nevar. Tad, kad tiešām, es nesaku, ka es tur esmu nonācis, bet es vismaz saprotu, ka man šķiet, ka tā tam vajadzētu būt. Ka tad, kad tas iekšējais realizācijas punkts ir sasniegts, tas iekšējais kristāls, dimantiņš ir tik tālu attīrījies un noformējies, tad tie ir tie cilvēki, kas spēs kā dievišķas būtnes jau nest tālāk šo impulsu. Varbūt to vēl var saukt tā kā atzimšana garā. Jā, tā to var saukt. Cilvēks ir atzimis garā, tad viņam tā kā parādās mazliet savādāk tā realitāte nekā man likās jaunībā. Tagad man liekas, viņi ir savādāk. Katrs cilvēks dzīvo savā realitātē. Realitāte ir tieši tik daudz, cik ir cilvēki. To taču ir ļoti elementāri redzēt, kaut vai palūdzot kādu pastāstīt. Cilvēki ir bijuši vienā pasākumā 5, un katrs par viņu pastāstīs kaut ko citu. Jo katrs savādāk, viņi redz, katrs dzīvo savā realitātē, izejot no tā, kāda informācija viņš ir saņēmis, sākot no bērnības, no iepriekšējām dzīvēm, kādā skolā viņš ir gājis. Restīvi mēs sastāvam no informācijas lielākoties. Tāpēc arī šobrīd ir tik grūti tam turēties pretī, un to arī saprot, un tāpēc mums ar to informāciju vienkārši masē. Un tas informācijas daudzums lielais un tas apjoms, un sevišķi, ja viņi ir tikai horizontāli, tā ļoti nomāc, garu un nomāc apziņu, un lai nekristu depresijā, kas, man liekas, pašlaik vispār ir diezgan populāri cilvēkiem, nolaist rokas, teiksim tā, ja. Tad ir, vismaz man arī, es esmu to saskārusies, ir tāds slinkums, atkal tas pats, atkal vēl nāk jauns, un man vienkārši jau ir slinkums uz to reaģēt, un tad ir vajadzīga kaut kāda pašdisciplīna, ar kuru es sevi, saturu, ar kuru es sevi motivēju, un šī te pašdisciplīna ir arī viens no varbūt veidiem, kā izmantot savu potenciālu un kā
dzīvot ar kaut kādu, teiksim, jeb tiekties uz to labāko sevis versiju. Man ļoti svarīgi liekas, es zinu, ka es esmu gan tāda, bet es vēlētos tomēr attīstīt un pilnveidot to savu labāko versiju, kāda es varētu būt. Un tad tā pašdisciplīna ir ļoti svarīga. Jā, bet pirms es vēl gribu bilst arī, ka depresija arī ir ļoti svarīga. Jo tas ir tas brīdis, kad dvēselīte ir nogurusi. Viņa vienkārši saprot, ka šausmas, cik var. Un ka viņa negrib. Tas ir faktiski dvēseles kliedziens. Un patiesas kliedziens, jo tiešām, tad, kad cilvēks pārāk ilgi ir bijis aizņemts tikai ar materiālām lietām, tikai ar visādām nebūšanām, briesmām, šausmām, kas notiek visapkārt, tad dvēselīte viņam kliedz un saka, bet cik var, taču apstājies, beidz tam visam pievērst uzmanību, paskaties, es te mokos. Tas ir tāds palīgās sauciens dvēseles, un to ir svarīgi sadzirdēt. Un ļauties šai depresijai, ļaut sev izraudāties, ļaut sev nedarīt neko. Jo tādā veidā var atkal ir tāds, es kādreiz kaut kur dzirdēju, ka kādam puisītim, ka tur visādi pasaules zinātnieki tur sprieda, kā attīrīt pasaules okeānu. Man viens mazs puisītis teica, beidziet viņu piesārņot, viņš attīrīsies pats. Un tā tas ir. Un te ir tieši tas pats. Vienkārši reizēm vajag kā reizi neko nedarīt. Vajag izbeigt kaut ko darīt, vajag iemācīties neko nedarīt. Un ļaut visam notikt dabiski, un viss attīrās pats, un viss notiek saskaņā, kā tam jābūt. Ļoti skaisti tu pateici. Un labā ziņa ir tā, ka tā pašdisciplīna, kā es te lasīju nesen, viņa ir arī tā kā muskulis, ka viņu var trenēt un attīstīt, un mēs varam sevi disciplinēt vai, teiksim, motivēt uz labiem darbiem, arī tieši trenējoties viņus darīt. Labie darbi, tā ir laba lieta. Aigar, tev milzīgs paldies par sarunu. Man kaut kā liekas, ka mums vajadzētu arī turpināt, jo mēs esam knapi pieskārušies vispār tēmai, kas, es domāju, ļoti daudz cilvēks pašlaik interesē. Redzēs, jā, varam paturpināt, ja būs. Jā. Liels paldies, ka klausījāties. Liels paldies, ka skatāties Brīvības studiju. Visu jums gaišu. Ar lākaru.